Bet, protams, ka pašvaldību budžetos ienākumu nodoklis veido lielāku daļu. Tas svārstās starp 50 un 60% no kopējiem ieņēmumiem. Šī gadījumā Siguldas novadā tie 56,4%, piemēram, nākamā gadā ienākumu nodoklis tiks sastāv no mūsu budžeta kopumā. Tas ir ap 6 miljoniem lātu. Un līdz ar to šis lēmums pašvaldībām nekompensēt šo ienākumu nodokļu samazināto daļu ir negodprātīgs un nepareizs no valsts puses. Un kā jau pašvaldības savienība norāda, tajā brīdī, kad bija krīze, mēs solidāri sadavušies rokās, visi rāvām lejā, ko mēs varējām noraut, samazinājām lietas, kā jūs teicat, sociālos pedagogus, attiecāmies visai pašvaldību darbiniekiem. Vēl šobrīd mums lejā ir 30% atalgojums samazināts visiem. Un mēs solidāri tur arī turpinām sēdēt lejā. Līdz ar to ir negodprātīgi runāt par izaugsmi, par attīstību, par šīm lietām un pašvaldībām tikai tādā kaut kādā tādā nelielā izaugsmē, dēļ ienākumu nodokļu palielināšanos, mēs to izjūtam. Protams, ka tas nav pareizi, jo tas, ko bija aprēķinājis Lembergs vai kāds cits, ka pašvaldībām pēdējo gadu laikā dažādiem lēmumiem, sākot jau ar atņemto finansējumu bērndārs pedagogu algām. Kopumā šīs lietas, dažādas citas lietas, dažādas procentu pārdales, samainīšanas, visas šīs lietas kopumā pašvaldībām šajos gados ir radījuši 130 miljonu latu lielus, zaudējumus, neieņēmumus plus zaudējumus kopā. Un šī brīdī, protams, ka bija godīgi, ja valsts iet uz augšu, tad vismaz tādā pašā procentā ļaut arī pašvaldībām iet uz augšu. Nevis kaut kā mākslīgi to visu pārvaldīt, jo protams, kad neatbalstot pašvaldības, mēs jau neatbalstam patiesībā visas Latvijas iedzīvotājs. Tās ir tās likvidētās lauku skolas, tās ir tās snieglīgās lauku skolu pedagogu algas, kas turpinās būt Latvijā. Tie ceļi pa nekuriem, kur mēs braucam uz šīm skolām Latvijā kopumā. Un tas bija tiekoši nepareizi. Domāju, ka valsts politikā divas lietas ir pilnīgi nepareizi bijuši: izglītība un ceļu infrastruktūras sakārtošana. Ja šīs lietas divas būtu daudz maz labāk kvalitātē, es gribētu teikt, ka mēs dzīvot savādāk. Pārējās lietas var sportot angānā, var sportot arī ārā stadionā, bet nesošās ielas ceļi, nesošās lauku skolas rada šo situāciju, ka mums izveidos tādas nekurienes teritorijas Latvijā. Līdz ar to es neatbalstu šādu politiku noteikti.